Piekariņš. Laukā bija skaidra, zvaigžņota nakts. Visur valdīja klusums, vienīgi Lakstīgala dziedāja tuvējā bērzā. Vizbuļu mājās visi sen jau gulēja. Vienīgi Anna šovakar nespēja aizmigt. Viņa atkal un atkal pārdomāja notikumus, kas šajā dienā bija notikuši. Kāpēc es to izdarīju? Domāja Anna. Es taču zinu, ka svešas mantas nedrīkst aiztikt. Tā ir zakšana. Jā, bet kāpēc Elza tā lielījās? Varēja savu piekariņu atstāt mājās, bet nē, atnesa uz skolu. Viņa pati ir vainīga, ka viss notika tieši tā. Annas prātā jaucās domas, līdz viņa tomēr aizmiga. No rīta cēlusies, Anna jutās nelāgi. Māmiņa palūkojās uz meitu un pajautāja. Anniņ, tu šodien izskaties tāda bēdīga, vai tev viss ir kārtībā? Nē, nomurmināja Anna. Vai esi saslimusi? Māmiņa nelikās mierā. Nē, slima es neesmu, atbildēja Anna. Vai tev kaut kas ir noticis, vai tāpēc tu tā jūties? Jā, Anna nolaida acis, atbildēdama. Vai negribi man pastāstīt, kas ir noticis? Varbūt es tev varēšu palīdzēt. Anna stāvēja nolaidusi galvu un nezināja, ko lai dara. Ja viņas stāstījums tagad māmiņu var sarūktināt, bet ja nepastāstīšu, tad man pašai paliks vēl sliktāk. Māmiņ, Elza vakar uz skolu atnesa piekariņu, kuru viņai uzdāvināja tante. Piekariņš bija ļoti skaists, un pie tam viņa lielījās un teica, ka man tāda nekad nebūs. Un es... Anna nekādi nevarēja pabeigt savu stāstījumu. Asaras sāka ritēt pa vaigiem aiz kauna, ko māmiņa tagad padomās par viņu. Un tu šo piekariņu paņēmi, pabeidza māmiņa. Jā, caur asarām noteica Anna. Vai atceries, Anniņ, vienu no Dieva baušļiem? Jā, tev nebūs zakt, atbildēja Anna un sāka raudāt vēl stiprāk. Tagad es netikšu debesu valstībā un neredzēšu Jēzu. Māmiņa samīļoja Annu, noslaucīja asaras un piebilda. Tu vēl visu vari izlabot. Vai piekariņš ir pie tevis? Jā, viņš ir somā. Tev piekariņš ir jāatdod Elzai un jāpalūdz viņai piedošana. Tad, kad tas būs izdarīts, tad piedošanu jāpalūdz Dievam, jo tu pārkāpi viņa baušļus. Un Dievs man piedos? Anna pajautāja māmiņai. Māmiņa paņēma savu bībeli un izlasīja. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedos grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Anna ātri pabrokastoja, apģērbās un devās uz skolu. Satikusi Elzu, viņa tai atdeva piekariņu un palūdza viņai piedošanu. Vakarā, lūgšanā Anna no visas sirds palūdza piedošanu Dievam. Šonakt Anna varēja gulēt mierīgi.